Ir produkti, bez kuriem neiztikt ne ikdienā, ne svētku reizē. Piemēram, piens. Patiesībā, cik daudz jūs par to zināt? Vai zināt, kurš ir lielākais pašmāju piena pārstrādes uzņēmums? Varam nedaudz pateikt priekšā. Tas pastāv jau vairāk nekā 80 gadus, un līdzās tādiem piena produktiem kā kefīrs, jogurts, siers vai krējums, nozīmīgu vietu uzņēmumu piedāvājumu klāstā ieņem arī saldie biezpiena sieriņi un saldējums. Šis uzņēmums ir akciju sabiedrība Rīgas piena kombināts, kura saistītais uzņēmums savukārt ir akciju sabiedrība Limbažu piens. Tā darbinieki ir pārliecināti un lepni par saviem ražojumiem. Protams, ka mēs lepojamies, un tas ir pierādījums, kad var izražot produktu. Protams, mēs lepojamies par savu produktu, bet mēs ļoti lepojamies arī par saviem piena piegādātājiem, jo šī balva ir praktiski jādala arī ar viņiem. Jo, ja nebūs kvalitatīvs piens, tad nebūs arī kvalitatīvs produkts. Tā kā liels paldies tieši piena ražotājiem. Limbažu piens galvenokārt specializējies siera ražošanā, un tieši šeit top slavenais Monterigo siers, kas šobrīd ir viens no Latvijas vadošajiem eksporta produktiem. Monterigo siers ir ražots pēc itāļu tehnologa Angelo Frozio receptes, izmantojot viņa tehnoloģiju, kā arī lietojot ieraugus un kultūras, ko mēs pasūtām no Itālijas, jo ir speciāla laboratorija, kas ražo šim sieram nepieciešamos komponentus. Un katru mēnesi jau no 2000. gada Angelo Frozio brauc pie mums un regulāri uzrauga sieražošanas procesu, ja ir nepieciešams kaut ko maina tehnoloģijā, lai tas siers sanāktu tāds, kā viņš ir gribējis. Šodien ražots Latvijā filmēšanas grupai bija iespēja ielūkoties šī siera tapšanas aizkulisēs. Ikdienu no Rīgas piena kombināta uz Limbažu piena pārstrādes ražotni tiek vests piens, ko vispirms rūpīgi pārbauda uzņēmuma laboratorijā, vai tas nesatur inkibītoru vielas. Tās pienā var nonākt, ja gotiņa bijusi slima un ārstēta ar medikamentu palīdzību, vai arī piena taukos palicis mazgājamais līdzeklis. Tikai tad, ja piens atzīts par labu esam, tas tiek pieņemts un uzkrāts milzīgās tvertnēs. Pēcāk piens tiek pārsūknēts uz pasterizācijas iekārtām, kur tas tiek termiski apstrādāts. Tad tas pat transporta caurulēm tiek pārsūknēts uz pasterizētā piena tankiem un ir gatavs ražošanai. Lai varētu gatavot sieru, pienu aiztransportē uz īpašu katlu, kurā tam pievieno ieraugu un visas pārējās nepieciešamās izeivielas, kas nepieciešamas, lai pienu sarecinātu, un no tā izveidotos siera graudi. Šis process tiek kontrolēts ar datoru palīdzību. Kad izveidojušies siera graudi, tos nopresē, bet pēc tam jau gatavos rituļus pārliek plastmasas formās un atstāja nostāvēties fermentizācijas telpā, lai sieram pieaugtu skābums. Kad tas noticis, rituļus ņem ārā no plastmasas formām un pārliek uz īpašiem konteineriem, ar kuriem tos ievieto sālījumu baseinos. Šeit rituļi pavada veselas 12 dienas, pēc tam tos ņem ārā un atstāja kādu dieniņu apžāvēties. Kad siers nedaudz apžuvis, tas tiek novietots nogatavināšanas pagrabā uz īpašiem egles koka dēļiem, un katru dienu tiek apgrozīts un apmīļots, lai sāļi noslāņotos pa visu rituli vienmērīgi, un tā 18 mēnešu garumā. Pēc tam daļa lielo skaisto rituļu tiek ievietoti vakumā, īpašos iepakojumos, savukārt citi tiek sagriezti mazākos gabaliņos, arī ievietoti vakummaisos un glītām etiķetēm aplīmēti, nonāk veikalos. Monterigo siers īsti nav piemērots likšanai uz sviestmaizēm. Vislabāk viņš iet kopā ar vīnu, vasarā varbūt ar alu. Mēs paši esam iecienījuši sagrieztu gabaliņos, kā šeit, un pie kafijas. Tāpat arī ļoti labs viņš ir uz makaroniem un varbūt arī uz karsētām siermaizītēm. Monterigo siers var būt arī lieliska piedeva rīvētā veidā gan gaļas, gan zivju ēdieniem. Monterigo sierā visa laktoze ir pārstrādājusies, tā ka cilvēkiem, kuriem ir laktozes nepanesamība, tas ir piena cukuru nepanesamība, viņš ir droši lietojams un neizraisīs nekādas alerģiskas reakcijas.